ja mēs runājam par muguras sāpju ārstēšanu, tā globāli pamatā tā būs ārstnieciskā vingrošana. Jā. Kur droši vien, kad tas īstais vārds ir regularitāte, vai Jā, ne? tieši tā. Pareiza vingrojuma izpilde, regulāra vingrojuma izpilde, jā, ka mēs saprotam, ko mēs daram, kad nevis vienkārši tur paskatāmies un, nezinu, te pašā YouTube, jā, vingrojums ir pieejami, jā, un es arī neteikšu tā, ka visu, ko mēs atrodam internetā, viss būs slikts un nepareizs. Nē, bet jautājums ir par to, kā es viņus izpildu, vai es viņus māku pareizi sajust un pareizi izpildīt, un vai es iedarbošos uz to, uz ko ir domāts iedarboties tajā brīdī, vai tomēr nē. Teikšu godīgi, arī man vingrošana nav tā mīļākā nodarbe. Jā, es saprotu. Tas ir diezgan, es neteikšu garlaicīgi, bet... Jā, arī. Man pēdējā laikā ir iepaticies salīdzinājums ar zobu mazgāšanu. Jā. Pamēģina aiziet pie sava zobārsta ar sūdzību. Jā, piemēram, viņš atklāja, ka ir cauri zobs un paziņot, es gadu neesmu mazgājusi zobus. Garlaicīgi. Jā, garlaicīgi. Man, es nezinu, kas tur ir ļoti aizraujoši šī procesā, ja mēs tā godīgi. Jā. Bet ir kaut kādas lietas, kas varbūt noteiktos apjomos vienkārši ir jādara. Tā kā bez diskusijām liekām. Sveicināti podkāstā Veselības sarunas Cēsu klīnikā. Mani sauc Madara Ozoliņa, es esmu Cēsu klīnikas sabiedrisko attiecību speciāliste, un vairāku epizožu laikā man būs tas prieks, iespēja un gods tevi klausītāji iepazīstināt ar brīnišķīgiem, spējīgiem un iedvesmojošiem savas jomas profesionāļiem. Iepazīsim Cēsu klīnikas speciālistus, runāsim par veselību un meklēsim atbildes uz jautājumiem, kas svarīgi ikvienam no mums, par profilaksi, ārstēšanu un labsajūtu ikdienā. Šīs epizodes nosaukums ir Ko mums stāsta muguras sāpes. Šodienas saruna būs kopā ar Cēsu klīnikas vecāko fizioterapeiti Laimu Cercinu, kura savā profesijā darbojas jau vairāk nekā 20 gadus. Ikdienā viņa ne tikai konsultē pacientus, bet arī veic dažādas fizikālās terapijas procedūras, palīdzot atgūt kustību brīvību un arī mazināt sāpes. Labdien, Laima! Paldies, ka atnāci! Pastāstīja varbūt tādā ievadā sākumā par sevi, kāpēc fizioterapija, vai tas bija tāds personisks iemesls, kāpēc tas tāda izvēle bijusi, vai kaut kas cits? Es absolvēju Rīgas Stradiņu universitāti jau 2006. gadā, gana sen. Un tad fizioterapeita profesiju mēs noteikti vēl varam saukt par jaunām tajā brīdī, ja? Un mana pieredze par to praktisko, kas notiek, ko dara fizioterapeits, radās pirmkārt jau prakses laikā, protams, studiju laikā, ja? Un tad sākot strādāt arī. Ja? Un mans darbs ļoti ilgus gadus bija tiešām pamatā ar muguras sāpju pacientiem, dažādas izcelsmes muguras sāpju. Jā, tas tā īsumā. Fizioterapija agrāk profesija kā tāda nebija? Vai? Tur bija dažādi nosaukumi iepriekš. Es tik smalki precīzi tev neizstāstīšu tagad, ja, bet piemēram, fizioterapeitu asociācija kā tāda ir dibināta, ja es nekļūdos, man šeit 1995. gadā. Jā, tā kā, ja mēs parēķinām, tomēr profesija ir salīdzinoši jauna, jā, šobrīd jau ļoti attīstījusies un jā, starp citu arī Latvijas fizioterapeitu asociācijas mājaslapa ir tā, kur var jebkurš noteiktu informāciju dabūt, redzēt, ja, un arī šis te sauklis, kas tur ir atrodis savu fizioterapeitu, ja, tā kā tur var ieskatīties, ja ir interese sīkāk arī. Jūsu ikdiena kā Cēsu klīnikā izskatās? Tu ikdienās jau pieminēji, gan konsultē pacientus, gan arī veic šīs te fizikālās procedūras. Kas tās ir par procedūrām? Arī fizikālo procedūru kabinetā es strādāju. Tās ir dažādas procedūras. Ja mēs runājam par muguras sāpēm, tad šo te sāpju mazināšanai, muskuļu sasprindzinājumu mazināšanai, dažādu veidu iekaisumu procesu mazināšanai. Ja? Tas viss notiek saskaņā ar ārsta norīkojumu. Ja? Pacients nāk ar nosūtījumu uz konkrētām procedūrām, konkrētai zonai. Ja? Bet kā fizioterapeits, es, protams, strādāju, konsultēju pacientus,
nodarbojos izmantoju dažādas šīs fizioterapijas tehnikas, jā, tā kā ārstnieciskā vingrošana mums pamatā, protams, ir, jā. Ja mēs runājam par muguras sāpēm, tieši par muguras problēmu risināšanu, jā, tā kā. Statistika saka, ka top 1 darba nespējas iemesls cilvēkiem līdz 45 gadu vecumam ir šīs te muguras sāpes. Un tas ir 3. izplatītākais iemesls, kāpēc cilvēki dodas pie ārstniecības personas, un kopumā 75 līdz 90% cilvēku vismaz reizi mūžā ir saskārušies ar muguras sāpēm. Kāpēc tās ir tik izplatītas? Tas ir tāds šodienas, mūsdienu bums, vai tas jau ir bijis kādu laiku atpakaļ? Mūsdienās noteikti, kāpēc viņas ir izplatītas, tas nav nekāds liels noslēpums, tas ir daļa kopējā mūsu maskustīgā dzīvesveida tomēr. Jā, kad ir automašīnā uz darbu, ar liftu uz savu stāvu, piemēram, jā, protams, ne visiem tas tā ir, jā. Tāpēc jau tik ļoti daudz tiek runāts par šīm te aktivitātēm, par kustību, jā, jo mēs sastāvam skelets, muskuļi, jā, tas ir locītavas, ir nepieciešama kustība, lai būtu veselība šīs struktūrās. Jā, tā kā viennozīmīgi tas ir maskustīgais dzīvesveids kā pamats, es teiktu. Jā, tā kā tīri no savas praktiskās pieredzes, jā, jo es varu runāt no prakses, tas, ar ko es saskaros ikdienā. Tad vēl dažādi faktori, protams, papildus. Problēmas, kas saistīts arī ar novecošanu, jā, teiksim, ka mainās struktūras, jā, mēs novecojam, kā zināms, jā. Un mainās arī šīs te mugurkaulu struktūras, jā, ja mēs, teiksim, nekustamies pietiekami, muskuļu spēks pats no sevis neaug, diemžēl, jā, mēs kļūstam vājāki, un tad attiecīgi arī šīs te problēmas lēnām rodās, jā, tas tā. Plus vēl dažādas saslimšanas, protams, jā, kas var būt arī, tagad neiešu droši vien sīkāk visā. Bet arī kā dabīgi, jā, protams, jā. Bet kurā brīdī mēs sākam mazāk uzstāties? Jo es, piemēram, skatos uz savu vecāko meitu. Viņai sporta nodarbības ir 4 reizes nedēļā, plus vēl treniņi, viss pārējais. Arī agrāk es atceros, kad manā jaunībā arī ļoti daudz bija sportiskās aktivitātes. Skolā it kā viss ir ok, mēs sportojam. Kurā brīdī mēs to pārstājam darīt, vai mums sāka nepatikt, vai paliek grūti? Es domāju, ka ļoti daudz ir svarīgs tas, kā veidojas mūsu ieradumi vispār kā tādi. Ja? Un tomēr ieradumi veidojas ģimenē. Respektīvi, pa bērniem pieminēja. Ja? Bērns, piemēram, ko es redzu, ja man vecāki sestdienu, svētdienu, mēs pavadam visu dienu, dīvānā, skatāmies filmas, kas arī ir forši un vajadzīgi, jā, nav visu caur dienu jāsparto, tas varbūt būtu otrs grāvis, jā, bet, pieņemsim, es redzu, jā, vecāks, telefonā, dīvānā, tā ļoti laiski, piemēram, jā, kur tad man radīsies šie ieradumi, jā, tomēr tas ir kaut kāds, ka mēs savstarpēji viens otru iespaidojam, es nezinu, varu pateikt pa sevi, piemēram, arī, jā, kad, teiksim, es citreiz atnāku, varbūt nogurusi, es zinu, ja, kad man palīdzētu izkustēšanās vai kaut kāda pavingrošana, bet, man, pieņemsim, ir slinkums tajā brīdī, ja, un tad, pieņemsim, ja vīrs, kurš man ir ļoti sportisks, ja, viņš saka, aizej, ka tu pastaigājies. Ja es to izdaru, es zinu, es jutīšos labāk, un es arī jūtos labāk, ja, kad šis tas savstarpējais, kā mēs viens otru ietekmējam, tā kā noteikti arī būtu svarīgi, jā. Protams, mūsdienu laikmets, kad ir viedierīces, telefoni, viss, digitālā pasaulē, ja mēs to daudz izmantojam, gan darbā, gan izklaidējoties, ja, kad atkal runa ir vairāk par balansu, es teiktu. Ja, jo, nebūs tā, ka mēs tagad varēsim, pieņemsim, pilnīgi to tā kā izslēgt, ja, no savas dzīves, nezinu. Un arī tas varbūt nav vajadzīgs, ja, bet runa ir par šo balansu. Mēs varam teikt, ka tas sēdošais darbs ir tāda kā jaunā epidēmija muguras sāpļu ziņā? Jā, savā ziņā, jā, jo, tā kā
ja ir varbūt kādam tā ilūzija, ka, kas tad tur iet uz ofisu pie datora, ja tur, kaut ko paklikšķinu, parakstu padaru, ja, bet, ja mēs paskatāmies, teiksim, atnāk šāds te pacients, ja, protams, kāds ir personības tips cilvēkam, ja viņš ļoti atbildīgs, ja, viņš ļoti grib visu izdarīt pareizi, ja, viņš, teiksim, vairāk saspringst. Ja, viņš pavada vairāk stundas, viņš, teiksim, atliek kaut kādas savas pauzes, ja. Un tālāk tad ir jautājums, kā kuram tas organisms, psihe vispār reaģē uz to. Ja? Ir cilvēki, kas tā var dzīvot gadiem. Viņš varbūt arī jutīsies tīri labi. Ja? Ir kas ātrāk sajūtīs, ka kaut kas nav, man kaut kur sāk sāpēt jostas daļa, pleci savilkti. Ja? Parasti jau atnāk ar sūdzību par sāpēm, ja? Ka sāpes, un tad mēs sākam skatīties, ir kaut kādi saspringzinājumi sakrājušies, kaut kas tāds. Ja? Tas ir arī varbūt tāds... vienkārši ir darbības sfēras šobrīd, kas pieprasa arī to, ka mēs esam tur ofisā pie galda, pie datora vai no mājām strādājam pie tā paša datora, ja, bet ka tas darba veids ir mazkustīgs, ja, un mēs varbūt arī nemainam to, kā mēs strādājam, ja, jo, teiksim, arī mūsu klīnikas ergoterapeiti jārunā par to, par darba vides iekārtošanu, kā labāk, ja, kā pareizāk sēdēt, varbūt nesēžam šādi tā kā visu dienu, ja, varbūt mēs varam pagriezties uz otru pusi, ja. Tas tā piemēra pēc, ja, vai, teiksim, izmantot galdus, ja, kur mēs varam šo te virsmu pacelt, ja, mēs varam pastrādāt stāvus kaut kādu laiku. Jā, jo vispār tie stāvgaldi jau, man liekas, ka tādos lielajos birojos jau kļūst tāda ikdiena pamazām. Jā, protams, tas atkarīgs ir no uzņēmuma arī, kā viņš tā kā šo te redz attiecībā pret saviem darbiniekiem, no darbinieka paša. Būt pašiniciatīvas citreiz, jā, bet, stāsts ir pa balansu, jā. Ja es visu dienu sēžu, man ir jāatrod laiks izkustēties. Varbūt, ja tas ir, pieņemsim, strādāju Cēsu klīnikā, ja, tad es nevienmēr, bet ļoti bieži izmantoju lifta vietā trepes, ja es no stāvu vienkārši staigāju. Tas ir tas veids, kā var padarbināt tos pašus kāju muskuļus, ja spēku varbūt drusku paaudzēt, drusku pakustināt locītavas, ja ikdienā, ja, tāds. Kaut kā mēģināt integrēt savā tajā darba dunā, kaut kādu kustību, ja, jo arī, kad cilvēks atnāk, mēs jau var pamācam, teiksim, pastāstam, ko tu var izdarīt, neatejot no šī datora, varbūt nepieceļoties, ja, tādā veidā. Kas ir vēl kaut kāds, varbūt mazās ikdienas lietas, ko mēs varam katrs ieviest, ne tikai darbā, bet vispār ikdienā, lai tā mugura vai mazāk sāpētu, vai nesāpētu? Teiksim tā, tad būtu jāskatās, kāds ir mans šā brīža stāvoklis, tā kā jāpajūt, ja. Ja ir kādas sūdzības, es tomēr ieteiktu vērsties pie speciālista. Vismaz, teiksim, mēs kā no fizioterapeita puses, mēs sakam, atnākat vismaz uz vienu konsultāciju. Ja, izrunāsim, kas jums ir tas, kas traucē šobrīd, par ko jūs sūdzaties, ja, ko mēs varam palīdzēt, un tad mēs varam arī izrunāt par šīm aktivitātēm, ja, ko var darīt, ar ko sākt. Jo, dažādi izejas punkti cilvēkam, ja, viens varbūt būs tikko, kā mēs te iepriekš pieminējām, pirms šīs sarunas, ja, ka, teiksim, pēc operācijas ja, arī iet fizioterapeits un darbojas un palīdz aktivizēties. Ja. Otrs varbūt būs saruna ar cilvēku pilnīgi citādāka, kurš ikdienā daudz sporto un viņam ir parādījušies kaut kādi simptomi. Ja. Tas tā kā individuālā konsultācijā mēs varam paskatīties, kas tieši ir vajadzīgs šobrīd. Jā, uz ko mums tā kā pievērsties vairāk. Jā, bet tādā, ko mēs tiešām varbūt katrs tādā profilaksē varam darīt ikdienā. Es jau atceros, kad es arī biju pie tavas kolēģis Māras Vingrota, man tik ļoti palicis prātā ir viņas ieteikums, ka tad, kad es virtuvē taisu ēst, lai neizgāžās tur, nezinu, vēders, mugura, divens, viss pārējais, bet tā, ka, jāievāk bišķiņu uz iekšu viss ir. Un tas kaut kā tik ļoti ir palicis atmiņā, ka tiešām tā arī es tagad daru. Jā, tā būtu tā sevis apzināšanās, sava ķermeņa sajušana, ja tādā brīdī, teiksim, vai es varbūt šobrīd sēžu pleciem uz priekšu, tas var drusku iztaisnoties, ja. Kā es eju, ja, kas notiek? Es teiktu, ka pirmais pamatā būtu kustība. Ja, kustība, teiksim, arī, tāda pamainīšana. Ja es esmu sēdējis ilgāk, jā, pie tā paša datora, jā, strādājis. Tad es pieceļos, es kaut vai, aizeju pēc ūdens, padzeros, jā, vai, ja man, ar kādu kolēģi vai kaut ko, es varbūt nesrakstu ēpastu, bet, es aizeju to stāvu augstāk vai zemāk un varbūt 5 minūtes aprunājos par šo jautājumu.
tādā veidā es teiktu, ka kustība ir tas, kas ir nepieciešams vispār. Jā. Un tad tālāk jau tiešām izvērtējam. Man patīk tomēr individuāli, nevis tāds viens vispārējais ieteikums visiem, bet tad paskatīties, kas ir tieši tā sūdzība. Vai mēs varam teikt, ka pastaigas netiek pietiekami novērtētas? Jo diezgan bieži arī var dzirdēt, ka ko es triešu pastaigāties, no tā varbūt nav īsti nekāda jēga. Skriet vēl neesmu gatavs, neesmu tik stiprs, izturīgs, bet varbūt, ka tām pastaigām tomēr ir lielāka nozīme nekā mēs domājam. Viennozīmīgi, ka ir, protams, jā. Pasaules veselības organizācijas minimālais ieteikums pieaugušajiem, drīkst iegooglēt, Pasaules veselības organizācijas rekomendācijas par fiziskajām aktivitātēm. Izlasīt, jebkurš to var, Tas minimums arī būtu pastaiga ātrā solī, pusstundu 5 reizes nedēļā. Es tagad tā izdalīju tās minimālās ieteiktās minūtes uz tādu, varbūt saprotamu struktūru, kā mēs to varam pielietot. Bet tas tādā raitākā solītī, tas nebūs tā lēnām apcerīgi ejot, bet tā, ka bišķiņi mēs jūtam to slodzīti, varbūt tā. Bet arī šeit, skatāmies, man ir kādas sāpes, ir kaut kādas grūtības, tad varbūt citreiz sākt ar 5 minūtēm jau būs daudz. Tā kā nevajag arī pieņemt, ka, teiksim, tur, ja pusstunda nav, tad nav jēgas, tas neju vispār. Nē, mēs sākam ar kaut ko, ar to, ko mēs tādā brīdī varam. Šeit es atkal atkārtošos, var palīdzēt fizioterapeits ar konsultāciju, cik tad varbūt mēs sākam, kā mēs daram. Tādā veidā, teiksim, izvērtējot arī pacienta funkcionālo stāvokli, pastoties, kas viņam ir uz to brīdi. Kā izskatās vesela, veselīga mugura cilvēkam? Kas ir tas? Vienkārši nesāp. Viennozīmīgi, ka cilvēkam nebūs sūdzība. Viņš nesūdzēsies, jo, protams, sāpes ir signāls, ka kaut kas nav kārtībā. Tad ir jāskatās, kāds sāp, kā sāp, vai šīs sāpes pastiprinās, cik viņas traucē, vai es jau varbūt viņas jau kaut kā slāpēju jau uz savu galvu, dzerot pretsāpju medikamentus, piemēram. Sāpes ir nopietnas signāls, to nekādā ziņā nevajag ignorēt, tad vismaz saruna ar ģimenes ārstu. Ja negribas vēl nākt pie fizioterapeita. Bet kurā brīdī tad saprast īsti, ka tās muguras sāpes ir tādas, kuras mēs ietekmējam ar savu askustīgumu, un es zinu, ka es sākšu tūltās izstaigāšos, izstaipīšos un būs labi, vai arī tās ir sāpes, kuras mēs nevaram atstāt bez ievērības un tur vajag speciālistu? Principā tu jau pati atbildēji, redzi, man tā kā es jūtu diskomfortu, es pieceļos, es izstaigājos, tur, nezinu, papildu savus vingrojumus, varbūt, ko es jau zinu, vai paskrienu, un man ļoti labi, viss kārtībā. Es dabūju šo izkustēšanos, es jūtos labi. Bet, ja man sāp, nezinu, ar kustībām, bez kustībām, sēžot, guļot, stāvot, staigājot, tad ir jāvēršas pēc palīdzības, viennozīmīgi. Cik lielā mērā muguras sāpes ir saistītas ar stresu un emocionālo spriedzi? Ir tā, ka tā mugura arī uzkrāj to kaut kādu mūsu ikdienas spriedzīti? Viennozīmīgi, ka būs saistība, jo stresa laikā mēs automātiski savelkamies, sasparingstam. Tāds, ka īsti nevar iedomāties situāciju, kad man ir liels stress un es tā atslāpstu. Parasti tomēr nav šāda reakcija. Muskuļi sasprindzināsies. Ar laiku atkal tas būs visdrīzāk sūdzības par sāpēm, par šo varbūt par tādu kā diskomfortu, kad kaut kas, varbūt es kaut ko īsti nevaru, tur pilnā apjomā, nezinu, rokas pacelt tā kā es agrāk varēju, un tad mēs sākam skatīties, varbūt tur plecu joslā jau ir saspringzinājumi diezgan lieli izveidojušies un sāpīgi, vai jostas daļā, tā kā būs saistība, protams. Tos sasprindzinājumus viņus var arī sataustīt, just? Var sataustīt, var just, parasti uzspiežot pacienti saka, ka sāp, tad arī mēs skatāmies, ko mēs varam darīt, kā šo muskuļu disbalansu mazināt. Mēs piemeklējam vingrojumus, kas palīdzēs, kādreiz izmantojam kādu masāžu, procedūru. Protams, atkarībā no šī stāvokļa un vajadzības. Ir bijis tā, ka, ja saspringums mugurā, esot kaut kādi tie punkti, kuri esot, trigger punkti. Tādi arī ir, uz tiem arī var iedarboties, lai palīdzētu,
Tur ir jāskatās, tad es vēlreiz saku konkrētais gadījums. Bet kā ar tādiem, nezinu, teipiem? Tas ir tāds ātrais variants, kas palīdz tieši tajā brīdī un akūti, vai tas jau tā kā īsti neārstē vai ārstē teipi? Teipošana arī ir kā viens no palīga līdzekļiem, ko mēs varam izmantot, ja tas ir nepieciešams. Jā, to pielieto tad, ja ir vajadzība, teiksim, pieņemsim, tā pati apkakles daļa, ja savilkta, saspringta, varam mēģināt līmēt, skatīties, tad kā palīdz cilvēkam. Jā, teiksim, man personīgi pašai ļoti patīk. Jā, ir kam atkal, varbūt tās tur to efektu jutīs mazāku. Ja? Kā viņi strādā? Viņi tā kā atslābina vai noņem tos? Ja mēs runājam par sasprindzinājumu, tad jā, tā varētu teikt, viņi palīdzēs iedarboties, lai šo te muskuli atslābinātu. Ja? Tas tā vienkāršot sakot, varbūt. Jā. Kādu stabilitāti, teiksim, iedos, ja tas ir vajadzīgs noteiktā zonā. Tā jau viņa skaisti krāsēja. Jā, saka, tā ir arī palīga metode, ko izmantot. Jo, pamatā, ja mēs runājam par muguras sāpju ārstēšanu, tā globāli pamatā tā būs ārstnieciskā vingrošana. Jā. Kur droši vien, kad tas īstais vārds ir regularitāte, vai ne? Tieši tā. Pareiza vingrojuma izpilde, regulāra vingrojuma izpilde, jā, ka mēs saprotam, ko mēs daram, kad nevis vienkārši tur paskatāmies un, nezinu, te pašā YouTube, ja vingrojums ir pieejami, ja, un es arī neteikšu tā, ka visu, ko mēs atrodam internetā, viss būs slikts un nepareizs. Nē, bet jautājums ir par to, kā es viņus izpildu, vai es viņus māku pareizi sajust un pareizi izpildīt, un vai es iedarbošos uz to, uz ko ir domāts iedarboties tajā brīdī, vai tomēr nē. Ja, tāpēc teiksim, iemācīties pareizi izpildīt, ja, lai dabūtu jau to maksimāli labo pozitīvo efektu un regulāri strādāt. Un tad ar laiku varbūt piemeklēt kaut ko pamainīt, ja, kaut ko jaunu, kaut ko citādāku, ja tas ir vajadzīgs. Jo tā ārstnieciskā vingrošana, viņa jau ir tāda, tu sākumā aizies, tad droši vien, ka būs tā neērti uztaisīt tās kaut kādas konkrētās kustības. Kā var saprast, ka ir progress, kad pēc tām x reizēm tu vari to visu izdarīt bez sāpēm un ērti? Mēs to jutīsim viennozīmīgi. Mēs sākam, protams, ar varbūt kādreiz tie ir 1, 2, 3 vingrojumi, ja, ko, teiksim, es iedodu pacientam, lai viņš vispār sajustu, ko no viņa grib, ja, kas ir jāsajūt un ko mēs gribam panākt. Ja, varbūt tas ir tas, ar ko mēs sākam vispār tikai, ja, tādā brīdī. Un tad mēs varam likt klāt šo te vingrojumu atkārtojumu skaitu. Ja, mēs varam likt sarežģītākus vingrinājumus, ja, kombinēt kaut ko, jau paņemt hanteli kādu klāt, ja, piemēram. Ja, tādā veidā. Varbūt tu vari aprakstīt kaut kā tā vienkāršiem, ne ļoti specifiskiem termiņiem, kā tad īsti strādā tā mūsu mugura. Kā tur viss ir savienots un saistīts ar tādu mērķi, ka, lai mēs saprotam, ko mēs nodaram pāri mugurai savai. Mugurkaulā mums ir skriemeļi, ir starpskriemeļu diski. Ja, ir muskuļi, kas stiprinās pie mugurkaula, ja, tā saucamā dziļā muskulatūra, uz ko tad mēs ļoti gribam iedarboties, viņu stiprināt, jo tas ir tas, kas palīdz mums šo te mugurkaulu saturēt, teiksim tā, ja, palīdz šī te muguras pamata veselībai kā tādai. Ja, tas ir tas, uz ko mēs ārstnieciskā vingrošanā arī ļoti daudz strādājam, ja, jo nepietiek ar to, ka, teiksim, mēs varbūt tur kaut ko daram ar rokām, kājām, bet pilnīgi, tā kā, ko tu minēji par sevi šo te piemēru, ja, ka tu, teiksim, virtuvē gatavo ēst, un tu sajūti, ja, tu, teiksim, tur ievelc vēderu, noteikti nopozicionē iegurni muguru, ja, un tu sajūti kaut kādus noteiktus muskuļus, kas tajā brīdī nostrādā, ja, dabūt šo te sajūtu, ja. Jā, bet viennozīmīgi tas, ko mēs jau runājām iepriekš, ja, kad ar laiku, protams, visas mūsu struktūras noveco. Ja, tas, ko mēs varam darīt un ko mums vajag darīt visa mūža garumā, ja, tātad šo te mugurkauls, kas ir, principā, tā ir locītavu sistēma, ja, jo skriemlīši viens pret otru kustās, tā vajadzētu būt. Ja. Tā kā tātad dot šo te kustību pareizu,
Ja, mazināt muskuļu disbalansu, stiprināt šos dziļos muskuļus, ja, kas stiprinās pie mugurkaula. Tas ir tas, ko mēs varam darīt, lai mūsu mugura būtu vesela. Ja, tā globāli stāstot. Kā liekais svars ietekmē muguras veselību? Nav tā, ka tam mugurkaulam paliek grūti noturēt to visu. Kā šo var pārbaudīt? Veikalā aizejam, veicam iepirkumus, mums ir 2 lieli smagi maisi, un tagad mums viņi jāaiznes uz mašīnu. Ka mēs nesam, kā mēs jūtamies. Mēs sākam just, kad kaut kā locītavas, jā, sāk just kādu diskomfortu, vai varbūt pat sāpes. Ja. Mums ir jāsasprinzinās, mums ir vairāk jāpiepūlās. Protams, kad svaru mēs neuzkrājam vienā dienā plus 20 kg, ja tas notiek pakāpeniski un ķermenis jau pielāgojas. Bet dabīgi, kad visām locītavām tā ir papildus lieka nevajadzīga slodze. Jā, arī mugurkaulam. Un visam, jo zemāk šī locītava atrodas, jo viņa attiecīgi izjutīs vairāk mūsu svaru, lai kāds tas arī būtu. Runājot par to, kā mēs vēl katrs pats varbūt sev pāri nodaram, tieši par muguru runājot, kā ir ar to somas nesāšanu uz viena pleca, īpaši skolēniem? Arī veidosies ar laiku noteikti muskuļu disbalans, jā, vienā pusē. Jā. Bet mugurkauls arī kaut kā var sašķiepties vai kaut ko? Teiksim tā, ka no vienas somas nesāšanas, ja tas ir kaut kāds, es nezinu, minūtes dienā, ja, bet es tāpat laikā dodu sev pretī fiziskās aktivitātes, ja, teiksim, to pašu vingrošanu, nezinu, peldēšanu, ja. Nebūs tā, ka tas uzreiz ietekmēs un dos kaut ko ļoti negatīvu, ja. Bet, protams, ilgtermiņā dabīgi, ka ir jāskatās, ja šī mugursoma, ka tur ir 2 lences un viņa jānes tā, kā viņa ir paredzēta nesāt. Jā. Jā, vispār arī smagumu nesāšana kā tāda arī, teiksim, cilvēkiem. Parasti jau lielākoties tā nav tikai mugura. Tur, ja mēs sākam iztaujāt un skatīties sīkāk, tas ir vēl kādas arī citas locītavu problēmas. Ja tur plecs, elkonis, ja, un tad tie paši jau manis pieminētie iepirkuma maisiņi, ja mums ir jāstiep ilgstošāk, ja, tad jāpadomā. Varbūt mēs tajā pašā mugursomā varam salīt, ja mums ir jānes ar kājām kaut kur tas viss. Ja. Ja, un uzlikt viņu pareizi, nevis uz viena pleca, bet tā kā viņa ir paredzēta. Ja, tad mums katrā ziņā šis svars izlīdzināsies uz abām pusēm. Mēs izvairīsimies no šāda, ka mēs varētu kaut kā tur sašķiepties, vai mums, teiksim, varētu saspringt vairāk viena puse, ja, teiksim, viens plecs sākt sāpēt, ja, jo mēs viņu esam uzrāvuši, lai noturētu smagumu. Šogan es nepārbaudīju, bet varbūt vari nokomentēt fakts, ko atradu, ka smēķēšana ietekmē starpskriemeļu diskus un arī kopumā muguras sāpes var izraisīt. Tas tā arī ir? Smēķēšana, kā zināms, nav nevienam ieteicama nekādos apstākļos. Ja neesmu dzirdējis vēl, kad ieteiktu, rekomendētu. Tas droši vien būtu jājautā kādam kolēģim, kas nodarbojas ar pētniecību aktīvi, ja? Bet viennozīmīgi nekādu labu pienesumu mugurai tas nedos. Jā. Varētu būt kaut kas. Izstāsti, kā ir no rītiem pēc piecelšanās, mēdz būt tāda stīvāka mugura, kamēr iekustamies tai dienai. Kā to stīvumu mazināt? Stīvums no rīta, jā, locītavās. Es teiktu, tas būtu signāls vērsties pie ārsta. Uz konsultāciju jāsākt ar savu ģimenes ārstu. Jo tur jāstāsta, tas var būt arī kādu saslimšanu priekšvēstnesis. Jā, jautājums, cik viņš ir liels. Un cik tas ir izteikti bieži, cik tas ir traucējoši, vai to pavada sāpes. Jā. Tā kā tas nebūtu tāds, kad atstāt bez ievērības. Jā, tāds, protams, jā, arī ar šīm iekaisīgām locītavu saslimšanām, jā, kustības var palīdzēt, bet kaut kādā brīdī, ja šīs slimības ir pēkšņi kādā akūtākā stadijā, jā, tad, iespējams, tur vajadzēs medikamentus. Tā, tas ir noteikti ārsta vizītes vērts, tāpat kā nakts sāpes, jā, arī neatstāt bez ievērības, neignorēt.
Bet nakts sāpes tās arī varētu būt vienkārši matraču izvēle, spilvena izvēle. Arī tas to ietekmētu. Labi, var pamēģināt sākumā, tad citu matraci nezinu, vai uzreiz sanāks, citu spilvenu vai bezspilvenu. Labi, ja es nākamajā rītā jūtos ļoti labi, pieņemsim, tas bija dēļ tā. Bet, atkal es saku, ja tas ir kaut kādu jau laika posmu, mēs redzam, ja, mēs drusku padomājam, kad, arī pagājuši mēnesi tā bija, un varbūt pirms 2 mēnešiem arī tā bija, ja, un es tur, nezinu, tad es tur gulāju uz dīvānu, tad varbūt gulta man tā kā nemainās, ja, šīs te sūdzības ir pastāvīgas. Tad, tam ir jāpievērš nopietnāka uzmanība. Jā, jo arī šie te matrači un spilveni, šāds jautājums uzdot, protams, pacienti, jā. Es parasti atbildu, ka tomēr te ir katram jāmēģina. Tas ir kaut kāds, tāds varētu teikt gaumas jautājums. Ir, kam patīk stingrāks matracis, viņš labāk uz viņu izguļās, ir, kam vajag mīkstāku, ja. Nevaram mēs tā viennozīmīgi pateikt, ka tikai šie ir labi un tas vispār nekam nedara. Ja, tomēr tā mugurā sajūtas jau mums pateiks priekšā. Daudz ko. Bet es esmu dzirdējusi, ka arī mugura naktī var sāpēt, ja cilvēks uz nakti ir pārēdies. Tas ar tā varētu būt kaut kā tas viss strādā kopā. Pārēšanās un uz nakti un cik tur parasti rekomendē kaut kādas dažas stundas pirms miega pēdējo reizi tā kā paēst, ja, vakariņas. Tas tā kā varētu atstāt kaut kādu diskomfortu, protams, jā. Iespējams arī uz muguru, ja šī zonā, ja kaut kāds kā izstarotās kaut kādas sāpes sajūtas, ja. Tā kā nerekomendējam, tāpat kā smēķēšana. Kā tu skaties uz apgalvojumu, ka arvien jaunākiem cilvēkiem ir arvien sliktāka izpratne par savu ķermeni, ka redzam mazkustīgus cilvēkus, arvien vairāk bērnus ar lieko svaru, vai tas ir tāds apgalvojums, tāds paties, vai tomēr mēs to izpratni esam veicinājuši pamazām un kļūstam zinošāki? Es teiktu, tāds ļoti vispārīgs apgalvojums, jo atkal tad, tad ir jāskatās, tad ir jābūt šādam apgalvojumam, jābūt, teiksim, apakšā kodam pētījumam, ja, tad tur statistikai un tā, ja, datiem. Bet, te ir atkal atgriežamies pie šiem te ieradumiem ģimenē. Ja mēs šobrīd nerunājam par nekādām saslimšanām nopietnām, ja, kur, teiksim, ir sava varbūt medikamentozā terapija un noteiktas blaknes uz to, ja, bet, pieņemsim, cilvēks ir lielos vilcienos, viņš ir vesels, ja, tad tie ir ieradumi tomēr. Ja, arī par kustību, par ēšanu, ko mēs izvēlamies. Tāds arī droši vien, ka jūs ikdienā, fizioterapeitu ikdienā, tāds liels skaidrojošais darbs ar pacientiem, Jā, ne? protams, jā, ja cilvēks jautā un interesējas, protams, mēs to visu stāstam, jā. Dabīgi, kad, kā lai saka, es vēlreiz saku, es esmu par tādu balansu vispār, ja, jo mēs arī, skaidrs, mēs lietosim tos telefonus, datorus, tas šobrīd mūsu neatņemama sastāvdaļa, ja, bet ko mēs liekam pretī? Ja, kāda ir mana pret 3 stundu sēdēšanu, kāda ir mana izkustēšanās? Ja, tas pats par ēšanu, tur droši vien ir uzturu speciālistu, jau var vairāk detalizētāk, bet arī par šiem tiem, ja bērniem, ja, tad tie ir ieradumi, kas sākas ģimenē. Ja, kā mēs ēdam, ko mēs izvēlamies. Jo es atradu tādu statistiku, ka vairāk nekā 80% jaunieši Latvijā nepietiekami kustas. Man tas liekas ļoti, ļoti liels cipars priekš tā, ka mums ir iespējas viņiem kustēties. Un tad tā ir tiešām tāda. Arī, protams, ar šo izvēli, jā, kā saka, pēdiņās sēdēt telefonā. Jā. Tie ir tie paši ieradumi. Jā, varbūt kā mēs viens otru pavelkam, ja, teiksim, arī, nezinu, ja man, varbūt tur sēžu, skatos tajā telefonā, ja pēkšņi draugi kaut ko izdomā, kāds kaut ko, parasti ir kāds, kas inicijē, ja, uz to pašu, ejam kaut vai staigāt, ja, kaut vai uz to pašu parku, ja, tāpat, pieņemsim brīvdienās, ja tikko biju ar bērniem, tepat tās
parkā, Rotaru laukumā, ja. Dažādu vecumu bērni kustās, spēlējās, skraida, rotaļājās, šūpojās. Nu, es tā neteiktu, ka tur neviena nav un neviens neko nedara, ja. Viņi ir kopā ar vecākiem, ja. Nu, tā kā tas ir tā izvēle, kur mēs dodamies, ko mēs darām. Nu, teiksim, laikapstākļi ir labi šodien, nu, ejam pavadam ārā. Nu, līst lietus, nu, pastamies filmu kopā. Nu, tāds, jā. Bet tu kā to skaidrojošo darbu veic savā ikdienā konsultācijās, to izpratni pacientiem par savu ķermeni, lai viņiem būtu tā vēlme vingrot, regulāri vingrot, jo, es teikšu godīgi, arī man vingrošana nav tā mīļākā nodara, bet Jā, es saprotu. tas ir diezgan, es neteikšu garlaicīgi, bet... Jā, arī. Man pēdējā laikā ir iepaticies salīdzinājums ar zobu mazgāšanu. Jā. Nu, pamēģina aiziet pie sava zobārsta ar sūdzību. Jā, pirms viņš atklāja, ka ir cauri zobs un paziņot, es gadu neesmu mazgājusi zobus. Garlaicīgi. Jā, garlaicīgi. Man, es nezinu, kas tur ir ļoti aizraujoši šī procesā. Ja mēs tā godīgi, jā. Bet ir kaut kādas lietas, kas varbūt noteiktos apjomos vienkārši ir jādara. Tā kā bez diskusijām liekām. Vienkārši, ka tas ir tāds darbiņš, kas ir jāizdara. Ja? Jo par to vingrošanu mājās es arī pacientiem diezgan bieži saku. Ja mēs teiksim, pieņemsim tā pirmā konsultācija. Mēs iemācāmies smuki ar 3-5 vingrojumus. Pieņemsim. Es saku, kur jums ir mājas darbs, jūs tagad zinat, ko darīt. 10 minūtes dienā. Vienalga no rīta vakarā, kad gribās, kad uznāk enerģija, ja, kad es jūtos tāds, spējīgāks, ja, to visu izdarīt, kad man ir laiks, ja, jo, protams, kad ikdiena dabīgi mums ir, lielai daļai gan skrienoša, gan aizņemt arī visu kaut ko, ja, un tāds, ka, teiksim, braukt un varbūt stundām pavadīt kaut kur trenažieru zālē, forši, jā, bet cik cilvēki reāli to var savā ikdienā integrēt tiešām. Jā, tā kā tad, un tas saku un parēķinam, ja tās ir 10 minūtes dienā, mēs kvalitatīvi izpildam, jā, mēs zinām, kā mums katrā vingrojumā, kas mums ir jājūt, kas mums nav jājūt, ja, tad, ja mēs sasummējam nedēļā, tas jau būs stunda, pat vairāk, jā. Un tam ir jēga? Jā, tieši tā, jā, un tas pats arī tas, ko es redzu arī savā praksē, jā, kad, konkrēti gadījumi šobrīd nāk prātā, ja, teiksim, ar cilvēks sāk kustēties, vingro reizi nedēļā, piemēram, ja, tur, teiksim, grupā, ja, strādājam, darbojamies. Sākumā tur, vajag vairāk korekcijas, ātrāk nogursta, paiet mēnesis, 2, sajūta ir labāka, izdarīt varu visu daudz vieglāk, ja. Tā kā šai regularitātei ir liela nozīme un ir rezultāts arī. Un cilvēks jau to sajūt savā pašsajūtā, ja, kad es jūtos labāk, man ir mazāk šis diskomforts. Ja. Un tas droši vien varbūt arī liek turpināt. Jā, tieši tā, jā, un arī šie ieradumi, mēs viņus, teiksim, sākumā mums sanāk piespiesties, jā, negrib, kāds saka, garlaicīgi, jā, bet, es citreiz arī starp citu iesaku, uzliekat modinātāju. Ja galīgi, pilnīgi nav. Uz 5 minūtēm uzliekat, noguļamies uz tās grīdas, uz paklājiņa, ja, varbūt mēs vienkārši izstiepjamies, mēs jau sajūtam, ja, ka mums, ir forši pastiepties, ja, tā kā es saprotu, kur man ir kaut kas jau sasprindzis, ja, ko man varbūt vajag, varbūt es izpildu vienu vingrinājumu, ja, bet arī tas būs vairāk nekā nekas. Tieši tā. Tieši tā, jā, sākt ar kaut ko, jo nav uzreiz, nav tā, kad tikai balts vai melns, ja, teiksim, man sāp ļoti mugura, man sāp ceļi, neviens, teiksim, fizioterapeits, neliks tagad tā, pusstunda staigā. Vienalga, ja? Tas ir tas, ko mēs tieši sakam, ja? Kad ieklausāmies sevi, ja? Neejam šīs sāpēs, neprovocējam viņas, ja? Nepēc pa muguru runājam, ja? Vingrojot vai nezinu, tur veicot kādas aktivitātes. Nereti var dzirdēt īpaši no sievietēm, kad muguras sāpes parādās, kad jāaiziet uz masāžu. Cik masāžas kopumā ir efektīvas un vai var aizvietot arī vingrošanu? Aizvietot vingrošanu noteikti nevar, jo tas ir pilnīgi kaut kas cits. Ja? Vingrojot mēs muskuļus stiprinam, muskuļus stiepjam. Ja? Masāža no praktiskās dzīves es teikšu, ka ļoti labs pasākums.
Ja? Ja cilvēks ir noguris, viņam ir muskuļu saspringzinājums, ja? Tā pati apkaklas zona savilkta, piemēram. Ja? Nav nekādas kontraindikācijas, lai šo masāžu veiktu. Mēs dabūsim to atslābinošo efektu salīdzinoši ātri. Jā. Bet, protams, ja mēs gribam nostiprināt muskuļus, jā, ilgtermiņā palīdzēt sev, tās vingrošanas mēs neaizmuksim ar masāžas palīdzību. Jā, bet tas ir arī kā palīga metode ļoti pozitīvi, jā, daudzos gadījumos, jā, tad, kad tas ir atļauts un tad, kad to var darīt. Cēsu klīnikā tiek rehabilitācijas nodaļā veiktas gan šīs te konsultācijas, gan vingrošanas, gan masāžas tiek Noderīgs pie veiktas. fizioterapeita masāžas, jā. Kas ir vēl tās, ko mēs sākumā minējām, funkcionālās, ko mēs tur minējām? Fizikālās terapijas Jā, procedūras, tu terapijas domā? procedūras, Jā, mums Kas ir ir tās? fizikālo procedūru kabinets, jā. Tā tad ar ārsta nosūtījumu pacients nāk, jā, uz šo te procedūru. Vienmēr nozīmē ārsts, ja viņš uzraksta, kāda ir pacientam diagnoze, kurai zonai un kāda procedūra ir veicama. Ja mēs runājam par muguras sāpēm, jā, tad ir konkrētas procedūras, ko pielieto. Jā, tā pati, piemēram, transkutāna elektroneirostimulācija ir tāda. Jā, jā, TENS viņu saīsinājumā sauc. Jā, pret sāpēm, pret sasprindzinājumu palīdz labi mugurai. Jā. Tie ir kaut kādi vadiņi kaut kādi vai Jā, kaut tādus kas tāds? elektrodiņus uzlieku uz ādas attiecīgajās zonās, kur ir sāpes. Jā, un tad pacients pusstundu guļ, atpūšās. Jā, viņš jūt noteiktas izjūtas. Jā, tāds kā adatiņas, kā skudriņas tādas. Ja tā iedarbība būs šī gadījumā, lai mazinātu sāpes un sasprindzinājumu. Tas tāds viens piemērs. Tieši mugurai varētu Jā, ko var izmantot. Vēl Jā. kaut kas ir no tā? Jā, ir magnētterapijas procedūras, jā, ultraskaņas fonoforēzes procedūras, elektroforēze, ir jauni, jā, funkcionālās magnētiskās stimulācijas, jā, iekārta arī, ko izmanto dažādu locītavu problēmu. Bet viņš viss ir tā, pa lielam cilvēks atnāk uz savu pusstundu, 40 minūtēm, un tā procedūra tiek veikta. Jā, tas viss jā, pēc ārsta norādījumiem, jā. Pastāsti, kā tu pati rūpējies par savu veselību, muguras veselību tieši? Jā, es cenšos piedomāt. Ar vingrošanu man arī ir tā, es izmantoju to pašu, ko es saku saviem pacientiem. Man arī nevienmēr gribās, jā, bet es saprotu, ka vajag. Zinu, ko vajag. Citreiz es arī lieku šo modinātāju uz tām 10 minūtēm un izdaru šos te vingrojumus, lai man būtu labāk, jo es zinu, ka pēc tam būs labāk. Ja? Šobrīd pēdējos pāris mēnešus esmu aizrausies ar nodarbībām uz velotrenažieru. Es trenēju savu muskuļu spēku. Jā, tas, ko es jūtu, varu padalīties, jā, ir vieglāk, ātrāk, ilgāk varu pastaigāt. Jā, tā kā, muskuļu spēkam tiešām, tas ir tas, ko šobrīd ļoti arī uzsver, jā, trenējam savus muskuļus. Jā, izējas pozīcija, tātad katram būs sava tanī brīdī, kad mēs to sākam, bet tas ir tas, kas ir visas dzīves garumā jādara, lai mums būtu spēks ikdienai, vispār savai, kam, ko mēs daram. Jo man liekas, ka nav tā, ka fizioterapeitiem ir tā burvīgā iespēja vingrot kopā ar saviem pacientiem, un te nav mājās jāvingro. Tas ir nosacīti, protams, ka dabīgi es parādu vingrinājumu, ja man viņš ir jāparāda, jā, kaut kā cilvēkam, vai es, izstāstu kaut ko, es parādu, bet tas, to nevar pielīdzināt, tas nav, kad es tāpat tās viņu pakoriģēju, jā, vai kaut ko palīdzu, tā gluži, kad visu caur dienu mēs vingrojam līdzi, tā nebūs gan. Nē, mums arī ir jādomā, jā, kaut kas. Bet citreiz es arī atnāku mājās, es saku, ziniet, man šodien bija ļoti aktīva diena, es tagad vienkārši mierīgi pasēdēšu, jo es saku vēlreiz, viss ir par to balansu, jā, tomēr ir jāsajūt, tāds, lai nav no viena grāvja otrā, jā. Labi, Laima, teikšu paldies, bet vēl nesaku uzredzēšanos. Katras epizodes beigās mēs izspēlējam tādu ātro spēlīti ar ātrajiem jautājumiem. Es nosaukšu 2 variantus, tu apstiprinās to, kas attiecas uz tevi. Labi. Ja? Sporta zālē vai svaigā gaisā? Svaigā gaisā. Masāža vai vingrošana? Šobrīd vingrošana. No rīta kafija vai ūdens?
Pirmais ir ūdens. Jā, Un tad kafija. jā, viennozīmīgi. Vingrojot, klusums vai mūzika? Mūzika Strādāt no rīta vai vakarā? no rīta, Zvans vai vatsapziņa? vatsapziņa, Kāpšana kalnos vai atpūta pie jūras? pie jūras. Miegs vai agrs rīts sev? Cik agras rīt? 5 no rīta nebūs. 5 no rīta būs miegs. Okay. Pilsēta vai daba? Daba, jā. Un filma vai grāmata? Šobrīd filma. Šobrīd konkrēta kāda varbūt ir pēdējā laikā redzēta labākā? Labākā pēdējā laikā redzēta. Bijām uz kino, uz garo multinīti ar bērniem. Neceros nosaukumu, jā. Kāda, ko rādīja, jā. Nu, lieliski, paldies, Laima. Man liekas, bija ļoti interesanti saruna, lai tev pašai izdodās ikdienā ieviest to, ko tu tikko nosauci visu, vēl vairāk un vēl spēcīgāk. Man liekas, ka mēs dzirdējām daudz interesantus, foršus un labus padomus, ko ieviest ikdienā savā. Un, jā, varbūt katrs varam mazliet aizdomāties par savu muguras veselību, ko mēs jau katrs varam šodien izdarīt savas muguras veselības labā. Paldies, ka noklausījāties podcastu Veselības sarunas Cēsu klīnikā. Ja bija noderīgi, padalies ar šo epizodi arī ar citiem un tiekamies nākamajās epizodēs.